Labvakar, mīļie bērni! Es skatos, jūs vēl neesat gontiņā. Jūs pašlaik esat pie manis darbnīcā. Jūs man pazīstat? Jā, es esmu vecais, labais Karlotītis. Jā, es visu mūžu esmu drāzis Buratīno. Jā, atceraties, kā sākās pasaka. Circenītis aizkrāsnē, čir, un labais tētis Karlo taisa Buratīno drāžārā. Jā, un pasakā ir arī Runcis Bazīlijo un Lapsa, bet pašlaik Runcis Bazīlijo ir ļoti dusmīgs uz Lapsu, jo Lapsai ticis par premjeru. Ai! Kā te manā dzīvē viss ir pieputējis. Visi mani izrāstie Buratīno ir mani pametuši. Viens mācās Oksfordā, viens ir aizbraucis projām uz Krieviju pie nav vairs kārtīgu koku Latvijā no kā drāz Buratīno. Agrāk bija koki, kā no zāģē nocēt, kas par labu materiālu. Un tagad tikai pie šeļiem, pie visādiem statoiliem pārdot mazus tādus kociņus, vai tad no tiem izdrāzīsi īstu Buratīno? Kā tagad atceros savu pirmo Buratīno, kuru izdrāzu, tas bija tik sen. Buratīno, dēli! Viss, tētiņ Karlo! Nāc, es tev aizvedīšu vislaimīgāko bērnu tevi. Nāc! Jā, mīļais skatītāji, to redzi, kā tas ir. Mēs, kā teikt, dzīvojam no viena grāvja ārā un tagad esam otrā grāvī iekšā. Ja? Bet tas Buratīno bija liels azarnieks, kā teikt. Šausmīgi mīlēja spēlēties ar smilšu papīru. Ja? Bet es neesmu šos gadus viens pats. Ar mani kopā ir Malvīne. Malvīnīte, redziet, ļoti skums pēc sava Buratīno. Ja. Un viņa vienmēr man nes visādus kokus, lai es viņai uztaisu jaunu, tevi skumji. Es jau netieku Malvīnas rotaļām līdzi. Bet es zinu, viņa grib jaunu Buratīno, un tāpēc man nes katru vakaru jaunu koka baļķīti. Nu, ko tu tagad esi atnesusi man? Parādi. Kāds saskārnītis klā. Nu, te jau nekur iedzīt nagliņu, ne arī deguntiņu atrast klā. Veškas vaļā rāvistos, sapotis šķiet pēniņos. Agrāk ēdām biežas upas, zirņus, taukšķētus un pupas. Tagad apēdam Big Mac un uz žogiem rakstam fucka. Idiots! Nav ko kausties, nav ko riet, karavāna tālāk iet. Neskatās, kāds grāvis priekšā, Vienā ārā! otrā iekšā. Nav ko kausties, nav ko riet, Karavāna tālāk iet. Neskatās, kāds grāvis priekšā, Vienā ārā! otrā iekšā. Bērni negrib redzēt olas, prasa tikai Coca-Colas. Bet, kad iekrīt kokā
Jā, mīļais skatītāji, to redzi, kā tas ir. Mēs, kā teikt, dzīvojam no viena grāvja ārā un tagad esam otrā grāvī iekšā. Ja? Bet tas Buratino bija liels azarnieks, kā teikt, šausmīgi mīlēja spēlēties ar smilšapīru. Ja? Bet es neesmu šos gadus viens pats. Ar mani kopā ir Malvīne. Malvīnīte, redziet, ļoti skums pēc sava Buratino. Ja. Nu, un viņa vienmēr man nes visādus kokus, lai es viņai uztaisu jaunu, bet tevi skumji. Es jau netieku Malvīnas rotaļām līdzi. Bet es zinu, viņa grib jaunu Buratino, un tāpēc man nes katru vakaru jaunu koka baļķīti. Nu, ko tu tagad esi atnesusi man? Parādi. Kāds saskārnītis klā. Nu, te jau nekur iedzīt nagliņu, ne arī deguntiņu atrast klā. Nojaukti nu visi žogi, vaļā durvis, vaļā logi. Vējš, kas vaļā rāvistos, sapotis šķiet bēniņos. Agrāk ēdām biežas upas, zirņus, taukšķētus un pupas. Tagad apēdam Big Mac un uz žogiem rakstam futska. Slāp, idiots! Nav ko grausties, nav ko riet, karavāna tālāk iet. Neskatās, kāds grāvis priekšā, Viena ārā! otrā iekšā. Nav ko grausties, nav ko riet, Karavāna tālāk iet. Neskatās, kāds grāvis priekšā, Viena ārā! otrā iekšā. Bērni negrib redzēt olas, prasa tikai Coca-Colas. Bet, kad iekrīt kokā zobs, zobam pēkšņi rodas rokas. Agrāk vilkāmies uz mājām, vēlu tomēr gulēt kājām. Tagad veči vienos kreņķos, bērni nočnikos un šeņķos. Nav ko grausties, nav ko riet, Karavāna tālāk iet. Neskatās, kāds grāvis priekšā, Viena ārā! otrā iekšā. Nav ko grausties, nav ko riet, Karavāna tālāk iet. Neskatās, kāds grāvis priekšā, Viena ārā! otrā iekšā. Tagad katram zināms tas, Mammai šitā tētim tas. ka tie abi satiekās, visas lietas notiekās. Nav ko grausties, nav ko riet, karavāna tālāk iet. Neskatās, kāds grāvis priekšā, vienā ārā, otrā iekšā. Nav ko grausties, nav ko riet, Karavāna tālāk iet. Neskatās, kāds grāvis priekšā, Viena ārā! otrā iekšā. Nav ko grausties, nav ko riet, Karavāna tālāk iet. Neskatās, kāds grāvis priekšā, Viena ārā! otrā iekšā. Leopoldiņ, esi mierīgs, Leopoldiņ. Labdien! Labdien! Sakiet, lūdzu, jums krokodilīši ir pārdošanā? Krokodīlīši. Jā. Ir krokodīlīši pārdošanā. Žurkinde? Jums veselu koferi vajag? Nē, man tur žurkas iekšā. Drīkst paskatīties. Paskatieties, lūdzu. Sakiet, lūdzu, a jums šitādi krokodilīši ir? Ir. Ir? Sakiet, lūdzu, a šitādi krokodilīši ir? Ir. A jums šitādi krokodili ir? Nu paklausieties, jūs tad ņemsiet vai neņemsiet to? A ir šitādi krokodili? Ir. Nu tad ņemsiet. Nē, vienalga bail. Vakar! Nu kā jāsaka, ziemas stihija atkal mūs ir pārsteigusi nesagatavotas. Tāpēc pabijām mūsu valsts nomales kādās biezputriņu sāģas, ruksīšu mājās, kur arī meklējām pēc saimnieka. Lūk, arī saimnieks. Sveicināti!
Nu, kā tad iet? Vai tad ar pazīstat vai rīdziniekus, ko? Jūs jau tos optimistiskos pāraidat tikai. Jā. Nu, mums jau te iet diezgan kreņķīgi iet vispār. Nu, kā tad ar ražu? Kā tad jums cukurbietes, vai tad palika uz lauka, vai kaut ko paspējāt novākt jau? Nu, cukurbietes 3 tonnas nenodevu. Nesamaksāja. Ko tad? Savāriju aizved uz mežu, nu, un cauri aizved uz mežu cauri, viss saskāba, sarūga. Gāju norakt viņas, skatos, nav jau pēc, nu, sēž viens zaķis vietēs, vēl grauž pēdējo bieti, nu, pilnā jau, zin kā sarūguši. Nāku mājā, skatos, trabeliet, nu, skatos vietējies zaķi iznākus, manu sunīti, dukses ir piespieduši pie zemes un pakaļkājām daudza, nu, labi, ka tas spaiņas, kā dev pa dullo visiem zaķiem, jo. Nu, kā saka, drīz būs atkal gadumija, mainīsies mūsu gada skaitļi, tad, nu, sakiet, kā tad, nu, mājās pīrāgus cepat, sieva ar kaut ko dara saimniecībā? Nē, sieva grib pamāt, tā jau atkal piketē pie saimas, atkal, nevar nektaču zināt, man viens pats mājās sēž 3 dienas, saprot? Nu, dabūju govs slavu. Tu esi slaudzis govu ko kādu. Nu, es jau attiku uz savu Belarus, un gova nekad nav slaudzis. Zin kā, pienāc klāt, nolikt to spaini tagad, zin kā, pieslauc līdz pusē, tā palūr uz man pirmo reizi redzējuši tā te buku veci, kā doda pakaļ, ka spainis pa gaisu, nu, paņem to kāju, pieraup, miet piesi, sauc atkal līdz pusē, tā palauot kāju, kā dod man tas spaiņš, viss baltā piekais, kā pienvīrs stāv, nekas pieraut otru kāju klāt, zin, kā piešmucē to spaiņu atkal līdz pusi, šī palūna rasts, kā vērtē, tu galīgi, viss pienu pa gaisu, es paliku dikns, es noraudu to siks nos, domāju, ka došu kā ņurniekam, neko paņem to astu, pierau, viņiem pierāgiem pierau. Tā šitā testa, man tai brīdī biks nošļūk nost. Augsts, nekā, tā lūdz man attaisās šitās šķundos un sieva atbrauc mājā. Un tā lūdz, nu, es saku, sieva, es saku, es govs lauc. Nenoticēju. No, tā mums te iet pa tiem laukiem, no? Jā, kā redzat, arī lauku sētā gadumiju gaida ar lielām neskaidrībām par to, kas tad būs speciāli Imantai Babītei, lauku korespondents, kurš arī nenoticēja zemniekam. Aiziet. Jā, saprotu, tu paņem vienkārši tā, paņem uzmanību, neuztraucies, galvenais, viss būs kārtībā, paņem, pasties, rasta, pats vēl mierīgi augšā pasaka. Nevajag, jā? Tu saprati visu, jā? Agnesīt, paņemiet drusciņu, jā, viņam te bišķi kaut kas nav. Galvenais iekšēji atbrīvotība, nesasprindzinies un mierīgi it kā saprot, ka te bija prieks tādā vasaras laikā pacelt šo glāzi vienkārši, un iespējot, tu pateikt, ka tas ir produkts ir produkts. Paldies. Jā, saprati, ka tur ir. Jā, nu pagaid. Uzmanību, ir gatavs, jā? Jā. Uzmanību, kamera, aiziet! Dzeriet tomātu sulu. Tomātu sulā. Tā ir veselība. Veselība, tas ir sports. Sports, tās ir uzvaras. Uzvaras, tā ir nauda. Nauda, tās ir sievietes. Sievietes, tas ir slimības. Slimības, tas ir aids. Nedzeriet tomātu sulu. Pārliec uz to pusi un viss, nu. Nu tad normāli. Tad mēs visu sācam un normāli. Nu jā, bet klausies, cietumnieks streiko, nu. Nu, lai streiko, nu. Nu, ko streiko? Viņi pieprasa, lai katrā kamerā viņam būtu tagad pat televizoram. Bet vajag uzlikt. Nu, ko viņi pieprasa, viņi pieprasa, lai katru nedēļu viņam sievieti vēl atved uz kameru. Vajag vest tās vecenes, lai ņem, nu. Nu, kur tad viņi tagad prasa, lai vismaz vienreiz mēnesi viņus uz 2 dienām izlaiž laukā pie sievas izlaiž? Bet vajag laist. Ot, nesaprot. Tad, kad šitais streikoja Zinātņu akadēmiju, tad nekā neteica. Nu? Tad viss kārtībā. Nu, bet vecīt, mīļais, mēs Zinātņu akadēmijā ar tevi nekad nebūsim. Ar cietumā? Lai tu jociņi tad. Nu, jociņi. Ei, reku mums mazākums nāk. Frakcija. Cepļa kungs. Nu, kā tad iet, ko? Klausies. Sen tu paņem šitā te sekretāru. Tas baigā bitīm, ne? Es gribu pateikt, viņi sen jau mūs visus skrāpj. Viss 3 krāpj.
Kas tu klausies, vecais? Kas ar tev ko tāds drūmsis? Kas noticis kaut kas? Ar sievu kaut kas kārtībā nav? Sieva viss kārtībā, sieva atpūšas. Grieķija, jā. Nu, bērns slimi kaut kas? Nē, bērniem arī viens Oksfordā, viens Štatos, viss ir kārtībā. Nu, varbūt tas šito mašīnu kaut kāds ir? Nē, mašīna, viss kārtībā. Mašīna glauna dabūja tā pēdējo 600. Nu, tāpat, māja, kas māja kaut kas noticis? Nē, māja viss kārtībā, 3. stāvu uzrā, viss ir kā viss. Nu, kas tad? Nu, ko tu tur skumjš tāds? Tautai grūti. Jā. Un tepat jaunamāja ielokā mēs redzam arī... Atvainojos, sakiet, jūs no televīzijas. Sakiet, tur redziet, viens grib lekt lejā. Ja viņš tuvāko 5 minūšu laikā nenoliks, es vienkārši nokavēšu autobusu. Jā. Jūs nevarētu pateikt, lai viņš ātrāk lec lejā? Operator, paņemiet lūdzu augšā, paņemiet augšā. Lūdzu, Lūk, redziet, reportieru mūžā tas ir tiešām viens izdevies moments. Mums ir izdevies nofiksēt vienu brīdi, kad kāds cilvēks grib noslēgt rēķins ar aizgājušo gadu un ieiet jaunajā gadā, jau, kā sakot, jaunajā fāzē, jaunā labākā dzīvē. Varbūt mēs varētu viņu pašam paprasīt, ja, pagaidiet, neleciet, pagaidiet, Latvijas televīzija, pagaidiet, mēs tūlītās jums interviju noņemsim, pagaidiet. Pagaidiet! Kā tā pagaidiet? Labdien, Latvijas televīzija, redziet, mēs noķērām tieši viņu īstajā brīdī. Varbūt tās jūs varētu pastāstīt, nu kā tad jūs tā izlēmāt pašā jaunā gada vakarā noslēgt rēķinus ar aizgājušo gadu? Kā tas jums izdevās? Vismaz viens godīgs cilvēks uzklaus man. Es jau jauno cilvēku pagājuši gadu ar kā grūdīgs vecpuisis gribēju sākt jaunu dzīvi, bet aprecēju vienu vecmeitu. Bet viņa izrādās bija ārkārtīgi pedantiska. Jūs saprotiet? Es tikko piesam nakts vidū aizēju pačināt. Nāku atpakaļ, gulta jau mana vietņa saklāta. Un tā katru nakti man vairs dzīves nav. Atā! Novēlēsim mazputniņam liela ērgļa lidojumu Latvijas televīzija.
Sarkano gaisu neredzējāt? Nē, neredzēju. Tā kā es svilpu nedzirdējāt? Nē, nedzirdēju. Nu, tā kā es māju, neredzējāt? Neievēroju. Nē, interesants viena, pēc kam es esmu vajadzīgs esmu. Jūs tiesības, nāk ārā. Tiesības dodies šeit. Vai, policis kungs, pameklējiet pats, es bez brīlēm neko neredzu tālāk pa degunu. Nu re, kur ir? Tā. Aha. Vai tikai lūdzu neņemiet tiesības, man tur tāda feina fotogrāfija. Es tur tik jaunā. Tā. Numuru nav mašīnai. Apriekš, kā es no galvas zinu. Ja? Un kādā krāsā vispār mašīna jums ir? Man teica, brīzgi šampāns skajinām mokram asfaļte. Tā kādā krāsā viņi ir? Nu, jūs neredzat? Sarkanās brīzgas. Ziniet, ko davai? Brīzgojiet prom no šienes. Ai, jūs negribat, es jūs mazliet pavadīšu. Nevajag jūs aizies? Nē, paldies, nevajag. Paldies. Nu, nākat iekšā. Vecais skolas čoms. Sveiks. Nu, dzirdēji, biznesa plauks laikā. Ko, zobiņi sāp? Sāp, zobiņi, jā. Nu, nāk. Jā. Nu. Kā tad biznesā? Labi. Jā, redziet, es vēl vien pat daktarīt, es vēl. Kus, es jau tik apskatu. Dieniņas, vieni bleķi. Aha, akas pa caurumiņā. Nu, labi, tak, tā biznesa plaukst, jā? Nu, atceries, 4. klasē sēdēja man aiz muguras. Bakstīja visu laiku man ar adatiņu dibenā. Atceries, jā? Nu, tā Kultūra un vide, kas sintētiskā kakafonijā, respektējot katru kautrāko sapni, izlīst zaiga pirmatskaņojuma pielietajā modes sesijā Barbijas sapnis, tāls ardievs aizejošajām jaunības putnam ar saldo balsi. Zaļā krūze, Jāņu nakts, līgo papardes zieds un tu nebeidzamās dziesmās. Antracīts skan kā skumja elēģija, neliederīgi izšķērdētajām dabas bagātībām, kuras mēs tik viegliprātīgi esam sagrūduši savās krāsnīs un kamīnos. Kolekcijas autors, kautrais viesis no Vakar Eiropas, Žans Žarāns, Suminām. Tērpu kolekcija apskatāma galerijā MGFBCHBJŽ. Strunca tām dālijām, galvenais, ka stobri nesarūs. Tātad jūs esat cietušais, jā? Jā. Un ko jums atņēma? Pulkseni. Kādu pulkseni? Rokas pulkseni noņem nost. Skaļņik? Nu kā pulkseni? Seiko. Rakstu Seiko. Viens pulksteni? Viens lielais pulksenis. Seiko. 62 lati. Rakstu Seiko. Ar modinātāju visu ar tiem terpamenti. Nu, un ko tad nesaucāt palīgā? Ko ne? Baidi jūs mutu taisīt vaļā. Kāpēc? Man tie 6 zelta zobi vēl, ne? Oho! Nu,
Nu, lūk, šīs gudrās suņa acis, un lauksaimnieku sētā ir rudens atkal klāt, un rit ražas darbi, un, kā redzu, viena jau strādā. Sakat, lūdzu, kur tad pats kungs būtu, ko? Augšā mājās iekšā. Aha, tad tā teikt pie pavada, tā teikt, jā? Nu, kaut ko jau viņš tur dara. Aha, nu labi, nu tā mēs jau tā kā ar saimnieku gribējām parunāt tā kā vairāk, jā. Jā, nu labi, paldies. Nu tad mēs ar vienu vārdu sakot nākam tagad te iekšā. Tādā patīkamā lauku sētas atmosfērā esam iegājuši. Un lūk jau arī mūsu, tā teikt, pirmridnieks Jarāns, pēc kura jau tik ilgi taujājām. Labvakar! Sveiki! Nu, kā tad iet, kā tad ar ražas darbiem, bet tā viss apdarīts jau? Nu, darbi apdarīti, nu, vēl pēdējos darbus sieva dara vēl pēdējos. Nu, jā, nu, jā. Kāpēc tad, ja nav noslēpums, nu, kā saka, jaucos dzīvē, vai ne? Vai tad kāpēc tad pats spēlēja, tā teikt, akordeonu, bet sieva, tā teikt, ārā tur malciņu skalda, vai tad tā? Nu, var? Korespondent kungs, es neesmu vainīgs, ka sieviņa nemāk akordeonu spēlēt. Nu, lai katram jādara savs darbiņš. Nu, pareizi. Savā vietā. Jā. Vīrs uz lauka, tā teikt, tā sieva pa māju šiverē. Nu, pareizi. I tā vajag. Labi. Aha. Un teikai? Nekas. Nu, redz, nu, viss būs kārtībā. Nu, jā. Vai, man vakar telefonu uzdāvināja, pa vienu momentiņu satēju. Jā, lūdzu, jā, es klausos. Jā, rīt, lūdzu, Ko? Mēs esam Linezarā, jā. Nu kā, centrā kāpiet iekšā trolejbusā, brauciet taisni pa Brīvības ielu, izkāpiet pie teikas ārā, nāciet pa labi, otrā ieliņa pa kreisi, jā, tad ir taisnā māja, tur atkal griezieties pa labi iekšā, jā, un tad ir skvēriņš, tur pa meža taciņu, jā, taisni apkārt kā riņķi, tad ir taisna stūraina māja, jā, tā ir apējiet riņķi, jā, un otrā stāvā, tad ne ceturtā stāvā, mēs esam jau priekšā, jā. Jā, lūdzu. Nu, kur mēs palikām? Vai daktarīt nevarētu vēlreiz tai mājai apkārt apbraukt? Labi? Labi, pamēģinām vēl vienreiz. Joiņi! Ko tu tur dari? Labi, kurš? Joiņi, nu ko tu te krūmēji? Ai, tu veco Žaņuku nesu veco gaidi pārdot. Ko tu tak vecs? Labs. Ko tu vecs? Tagad dults. Visas manas nomīdīja. Visas? Jā, kaimiņa visas nomīdīja. Bet tas tak labi. Jā, tad zosim metās jūs uz... Zosim? Jā, tagad cūkas sāka mīgdīt man te. Cūkas? Ko, labs, nu. Nu, ko tad tādu labu gaili tad pārdot, nu? Tā viņš aci uzmeta, uz manu sievu uzmeta aci tāds. Kurš mierā, labi, jā. Uz tirgu nesīs, labi? Naškistās, nu skaties. Ko tu atnes no tirgus? Vai kaut ko? Nevajag, labi. O, tā labi, lai iet, jā. O, čau. Tā ir mana ola. Un tu tagad izvēlies. Vai nu es tevi apēdīšu, vai nu mēs taisīsim dipadu. Ja patikās, taisīsim atkal dipadu.
Nu, klausies, vecīt, es nesaprotu. Kas te tu esi? Mednieks vai dipa, nu dapadis? Dievs man atsūtīja uz zemi, lai ievestu kārtību. Dievs mani atsūtīja uz zemi, lai es te ievestu kārtību. Dievs mani atsūtīja, lai ievestu kārtību. Dievs mani atsūtīja uz zemi, lai es te ievestu kārtību. Redzi, atsūtīja mani. Nē, Dievs mani atsūtīja. Nevienu neesmu sūtījis. Nekas tur mums nesanāca.